Hei, iedomājies, ka tev jāaiziet no punkta A līdz punktam B. Tu nezini, cik tālu jāiet, bet būtu tomēr to labi zināt. To sauc par attālumu. Es saprotu, piemērs ne visai, bet nekas labāks man nenāk prātā un par astrofiziku stāstīt vēl par agru. Tātad, par ko es? Matemātikā šo attālumu starp punktiem, ko savieno vektors, sauc par vektoru garumu, jeb moduli. Šodien tu iemācīsies, kā to aprēķina gan plaknē, gan telpā. Ja vektors ir plaknē un ir dots tā koordināts, tad tā koordināts veido taisnleņķa trīsstūri, kura katets ir dotā vektora koordinātas. Tātad vektora garumu var aprēķināt, izmantojot Pitagora teorēmu. Šī formula parāda attālumu no vektora sākuma punkta līdz gala punktam. Savukārt, ja vektors atrodas telpā, tam ir arī trešā koordināta. Ne tikai abscisa x un ordināta y, kurus mēs jau zinām no plaknes koordinātām, bet arī aplikāta z. Tātad formula izskatās šādi. Nepārsteidz, vai ne? Tas ir kā paplašinājums Pitagora teorēmai. Attālums 3 dimensijās nozīmē vilku kvadrātsakni no garuma, platuma un augstuma kvadrātu summas. Iegaumē, vektora garums vienmēr ir pozitīvs skaitlis, kas attēlo attālumu no sākuma līdz gala punktam. Pat ja kāda no koordinātām ir negatīva, tās kvadrāts joprojām būs pozitīvs. Vektora garums parāda attālumu no viena punkta uz otru. Plaknē mēs lietojam Pitagora teorēmu, kā klasisku hipotenūzes aprēķināšanas formulu taisnleņķa trīsstūrī, kurā zinām abas katetes jeb vektora projekciju garumus uz asīm. Telpā mēs šo formulu papildinām ar trešo koordinātu. Šāds aprēķins vienmēr dod mums pozitīvu rezultātu jeb attālumu, vektoru moduli.